kādreiz mēs te tā vienkārši nesēdētu. Ja pasi vajadzētu, ja kontrabandu ik pa brīdim traucētu no leša puses. Kā, Jāni, cik tās tonnas vistu kājas te nāca pāri Mēbelei? Viss, kas ir nācis pāri. Otrādi, no Latvijas vistu kājas gāja uz Lietuvu. Pašas gāja. Un attiecīgi no Lietuvas un tāpat arī no šejienes cigaretes. Kādreiz ar spirtu nodarbojās daudz cilvēki. Tagad arī nodarbojās vēl nav. Tagad varbūt nodarbojās. Nu, jau vairāk nav jānodarbojās. Pat tiltu var braukt pāri. Bet, Jāni, mums tas jautājums jums ir tas tabū jautājums, ko skaistkalniešiem laikam nedrīkst jautāt. Un? Vai nav bail pie tām bedrēm dzīvot blakā? Es jums atbildēšu savādāk. Es cilvēkiem atbildu savādāk. Jums nav bail braukt ar mašīnu uz Rīgu? Daudz mūk tagad, jā. Mūk vai nemūk, bet mašīnās nosit apmēram Latvijā 200 cilvēkus pa gadu. Pa 200 gadiem vēl neviens kritenies nav nosists. Gadus 5 atpakaļ cilvēks bija uzstelējis ūdens muts un iepriekšējā vakarā vēl strādājis un puslauks bija nogrims. Mēs atrodamies Skaistkalnes ciemata pašā centrā. Pirms gada šeit vēl bija kāpostu lauks un nekas nevēstīja, ka apakšā veidojas krāteris. Skaistkalnes ir tā kritene vēl šodien darbojas. Vēl ir tas, kad mēs šeit uz vietas dzīvojot, redzam, ka lauki nedaudz ieliecās. Pat pa pusmetru ir ieliekušies lauki. Burtiski pagājušajā naktī. Pārbrauc traktors, zeme neizturēja, un tagad saimniec brīnās, kur palicis viņas plumjikoks. Kur palika jūs plumjikoks? Diedu, iekrietā. Un nevar redzēt nemaz ne lapas? Nevar redzēt. Lietuviešu pusē arī tādas pašas lietas? Nē, principā šeit vairāk. Pat koncentrētāk kā vieta Latvijā šeit. Iegrima? Nu, Kā? grima. Grima? Nu, A как? ну, кожна накте слить. Jā, И грюма, близко. ir viska. Un mēģinājām urbt artēzisko aku, un urbis izkrita cauri pēc 15 metriem, un apakšai tukšums. Kā to urbu ārā varēja dabūt pēc tam? Nē, urbi jau skalo ar ūdeni iekšā, un viņi vairāk nevarēja, praktiski ūdens pazuda, viņi vairāk nevarēja viņu tālāk paurbt. Un tā viņi beidza, un tā es pēc gada ilgi domāju, kā man tikt pie ūdeņa, aicināju viņus vēl vienreiz. Un tikai pārlikām, varētu teikt, 15 metrus tālāk, un izurba artēzisko aku, un ūdens ir. Spraud man puķi, spraud man puķi, spraud man puķi. Tagad šī Atnāc te. kāpozīte. Zini, ko es izdomāju? Kāpēc šito vietas atpus Skaistkalni? Te bija kādreiz taisnas līdzenums, tad tās kritenes sakrit iekšā. Pagaid, ņem štoku. Nē, man nevajag, paldies. Un tad sanāca tā, ka tie kalni palika pāri no tām kritenēm. Nu, tās maliņas ir tie kalni un tās kritenes ir tās ielais. Un tad visi skatījās un domāja, ļoti smuki. Šitien akats, skaties, pašā vidū ir. Tad teikt, ka tas teiciens, mēs esam baigajā bedrē, nāk no Skaistkalnes puses? Nu, diez vai, kāpēc? Mēs esam tieši skaisti kalnē, nevis bedrē. Bet ko jūs neieteiktu iebraucējiem noteikti darīt šajās zemēs? Šnabi dzert. Šitas ir tas, ko sauc, ka un tad skatam pavērās. Lielā kritene. Jā. Tie zemgāles meži turot baigās burvestības sevi iekšā un no šejienes nākot visintensīvākās Latvijas raganas. Un ir tāda leģenda, ka tajās varžu un čūsku zampās kriteņu pašā apakšā viņas nāk un plikas vārtās. Un tad viņas iet apakaļ, bet to neviens neredz, ka viņas ir novārtījušās. Un tad viņas apkampi tos nevainīgos un naivos. Un tad tie visu mūžu pēc tam ir viņām ķešā. Tur ir iekšā. Gustav grib padzerties. Un tās lielās kritenes, kas pie jūsu mājas, no kuriem gadiem viņas tur veidojušās? Oi, viņš ir, es domāju, kā 200 gadi, ja ne vēl vairāk. Nu, redziet, tur jau, ka pieiet klāt, tur ir eglis tādas izaugušas, kas jau ir 100-gadīgas un pāri, vai ne? Tā kā tās kritenes ir kādi, vismaz 200 gadi.
šito iedzersi. Visas kritenis vēl stāvējās. Nebaidies. Viss kārtībā. Tas ir viss. Bet zemgaļa tāda spītīga, tad tā bedra iebrauka, ko zemgaļa ar bērts iet? Nē. Tam jau nav nozīme. Vai tev ietas trūkst? Nav kāds dārgakmenis atradies? Nu, it kā nav, dolomīti. Nu redzi. Nedomājies, ja šitāds viņš ir izskalots. Šķūņa lielumā apakšā. Tad šitāds izskā nāk lejā. Pladāts. Visi vingojamēži uzreiz ir tartarā momentā. Ģipsīts dolomīts. Lūdzu, redzēji šo ausari? Jā. Tas ir no vienas puses. Šo pusi. Vakar pērkonu dzirdēji? Es tikai salūti. Tas nolīja par galvu. Tas vēl no otras puses piepilīts. Pusē visādi pazemes ūdiņi. Tā pa vienam tādai šķēlītei. Ņem, kamēr izveidojas tā grotuma. Ja seniem latvieši bija atnācis, skatās un saka, re, ģipsis. No tā arī izveidojās, kā tā reģipsis. To sakās eiro remontu vispār ēra. Kur tie gadi, kad es ar vides gidu kaut kur gāju? Tāpēc šoreiz nekāda plaukšķināšana un klapīte nebūs. Laime Indrite, skaistkalniete, vides gids. Iesim mēs pa kājas karsta kritenēm. Jā. Un tad tā kā, es saprotu, tas ir vesels ekskursijas maršruts. Maršrutiņš, jā. Tas ir dažādi īsie, garie, vidējie. Pateicoties kritenēm, skaistkalnēm, tas skaistais nosaukums. Nē, pirmais skaistkalns īpašnieks bija barons Šenbergs, pirms 500. Skaistkalns, jā? Jā, skaistkalns to... Šenbergs. Jā. Reku ir, jā? Jā, šitā ir pati jau viņa ļoti maza, tāpēc es teicu maiziņ, bet viņu neviens nav racis. Nu, tāda neko interesanta. Kāds skaidrojums ir no seniem laikiem? Bija visiem skaidrs, ka tur tas ģipsis, viņš izskalojās, un tāpēc bija kaut kāds... Protams, ar sodu, ar dažāda veida, varbūt tādām pārdabiskām parādībām saistīts, un sieva nedrīkst kliegt, tāpēc, ka tad var zemi iegrūt, un vīrs nedrīkst kulaks galdā, jo tad arī viņš visu galdu var noiet pazemē. Tā kā viss mums te balstīts savstarpēji par tādām stiprām ģimenēm. Tās karsta kritienas, viņas tādas simetriskas vienmēr aplī ir, vai... Nē. Karsta tām kritenēm vai karsta iegrūmiem arī ļoti dažādi paveidi ir. Viņš var būt alu labirintu veidot, viņi var bezdibeņu veidā iekrist, kad ir taisnis un dziļš tāds iegrūms. Un šī būtu tāda klasiska karsta piltu, kad viņa piltu veidā. Bet te, es saprotu, ir ne tikai kiritiem, bet arī labākā skaņa rajonā. Jā. Ko tas nozīmē vispār tas karsta? Latviešiem liekas, tas vārds saistās pilnīgi ar citu kaut kādu nozīmi. Jā, tas nosaukums karsts ir saistīts ar ģeoloģisku terminu karsts, un cēlies tas ir no Slovenijā, no karsta plato ir tāds, un tāpēc ģeologi arī šo visu procesu par karstu nodēvē. Kaut gan es tagad, lastot par ģipša īpašībām, tad domāju, ka Skaistkalnē karsts arī ir karsts, jo, ģipsis tur pēc ķīmiskās reakcijas uzkarst. Šī arī, kas ir kritene. Saimniece izmanto savā labā. Ir, kur kompostiņos taisīt. Es pat teiktu, ka kriteni tiek izmantot sautīgos nolūkos. Arī, kur tas labums atkal ir tām kritenēm. Ir arī vēl viena bedra tur augšā, tur viss ir aprakstīts par to bedru. Mums tur arī, kur tā plūme ir, kur tagad dzied, tur mums arī bija kritene, mēs viņu aizbērām ciet. Es izdēriet pats. Tu izmuļķojies, nevis izdēri. Kā viņas veidojās tās kritenes? Tur tā kā apakšā pazūd zeme. Tā kā, es nezinu, kāds notiek, bet pazūd zeme vismaz tā... Es pārbaudīju vienreiz kompīturu, tā kā pazūd zeme un sākšreiz tā kā brūk kaut kā tā.
Es jau Martē teicu, pie pirmā stārķīša, ka mums būs bērniņš. Šitā nav mūsu kriteni, tā ir kaimiņu kriteni. Tur tā lejā, kas tur bija tā ir strautu kriteni vienīgā, kas mums ir. Bet tas ir forši, ka ir kritenis, vai ne?